Dace Vilne, Ādolfa Allunāna, Jelgavas teātra mākslinieciskā vadītāja un režisore. Teātriskā mākslas žanrs Dacei ir tuvs jau no bērnības. Savas skatuves gaitas kā aktrise viņa iesāka Allunāna teātrī pie režisores Lūcijas Ņefēdovas. Nu jau vairākus gadus viņa ir šī kolektīva vadītāja, kuras mērķis ir sekmēt, lai teātra mākslinieciskais līmenis augtu un attīstītos. Daces iniciatīvas rezultātā teātrī ir nostiprinājusies teātra padomes darbība, kas veicina kolektīvu saliedētību un radošo līdzdalību. Viņa, piesaistot savus domu biedrus, ir atjaunojusi teātras studiju, kurā tiek likts pamats jauniešu aktieru meistarībai, tādējādi sekmējot pēctecību un jauno aktieru ienākšanu teātrī. Katru sezonu Dace iestudē vismaz vienu jauniestudējumu pati, vienlaikus piesaistot arī jaunus režisorus, kas bagātina teātra formu un žanru dažādību. Dace ilgus gadus ir arī bijusi Latvijas Nacionālā kultūras centra amatieru teātru mākslas eksperte, aktīvi veicinot amatieru teātru kustības attīstību visā Latvijā. Dace Vilne ar savu radošo enerģiju, atvērtību jaunām idejām un mērķtiecīgo darbu sekmē Ādolfa Allunāna Jelgavas teātra tradīciju saglabāšanu un laikmetīgu attīstību. Teātris ir mans dzīvesveids. Man patīk iestudēt izrādes, un man ir grūti pateikt, kas ir svarīgāk – process vai rezultāts. Jo bez procesa rezultāts nebūs, bet bez rezultāta nav arī procesa. Un teātris ir publiska māksla. Un tie, kas saka, man nav svarīgi, ko teiks, man ir galvenais iestudēt, arī tā nav taisnība. Jo mums ir svarīgs skatītājs. Bez skatītāja izrādes nav.